diskusiju, jo tas saistīts arī ar pilsētu, ar pilsētas kvartāliem. Es viņu nosaucu par pilsētas kvartālu stāstu, kas varbūt varētu sākties ar to ideju, ka tas varētu būt internetā, piemēram, jo šeit vajag atrast tos stāstus. Tas, ko es redzu, ir katras pilsētas daļas īpatnības tīri ģeogrāfiski un pilsētas struktūras ziņā, kas ir ražošanas teritorija, dabas teritorijas, tur dzīvojamie kvartāli, vecpilsēta un tādas lietas. Nu jā, un tad tas, kas ir vajadzīgs, ir aktīvisti kvartālos, kas būtu gatavi līdzdarboties un strādāt. Un otrs ir par to modeli, kā uzrunāt un aktivizēt šos cilvēkus, kas varētu būt šo te ideju, kas bija Mārciņā.